Cik atšķirīgi ir cilvēki, tik atšķirīgas vides un interjeri, kurus viņi izvēlas. Ja pašam liekas, ka nepietiek izdomas un prasmes, tad tas jāuztic profesionāļiem. Jaunie projekti, tas alaži ir jauns izaicinājums. Nav nekāds noslēpums, ka izdarīt izvēli par labu tā vai cita dzīvokļa iegādē nereti palīdz interjera risinājumi. Ir īpaši tad, ja kvalitatīvi uzbūvētā projektā sastopamies ar skaistām, elegantām, galvenais sev patīkamām, derīgām mēbelēm. Projekta Māras dārza attīstītāji uzrunāja firmu Ambergs ar tādu nebijušu, interesantu piedāvājumu, kas vienlaikus bija arī liels izaicinājums. Iekārtot dažus dzīvokļus tā, lai tie būtu patīkami un interesanti mums nezināmam nākotnes lietotājiem. Katra mājokļa sirds ir virtuve. Tā ir funkcionāla vieta, kur pulcēties ģimenei, draugiem. Šajā projektā esam risinājuši to kopā ar vācu firmas Leicht virtuvu ražotājiem. Šīs virtuves ir ērtas, drošas ilglaicīgai lietošanai un arī vienlaicīgi maigas, vieglas, gaisīgas. Šīs virtuves tīrās līnijas ļauj to organiski iekļaut kopā savienotajā telpā, kas tālāk pāriet ēdamajā zonā un viesistabā. Vienmēr, kad vienā telpā sastopas mēbeles, kas paredzētas dažādām funkcionālām vajadzībām, ir jādomā par to, lai tās krases neatšķirtos izpildījuma kvalitātes ziņā. Un tā vācu firmas Leicht virtuvu lielisko kvalitāti un kvalitātes latiņu tālāk turpina vācu mēbeļražotāji Hjulsta viesistabas mēbeles. Šeit vienmēr mēbelēm ir jādomā par to, ka vietas nav pārāk daudz, un mēbelēm jābūt tādām, lai tās izpildītu visas nepieciešamās funkcijas, gan kalpotu kā vieta, kur novietot grāmatas, dažādas mūsu sadzīves priekšmets, gan arī, protams, priecētu acis un būt estētiski skaistām. Guļamistabā lieliski savu vietu ir atradusi Hjulstas mēbeļu kolekcija Cepozī. Šeit redzam visas guļamistabai nepieciešamās mēbeles, ietilpīgs skapis, komode, gulta. Tā ir pati galvenā guļamistabas mēbele. Un paskatāmies uz šīm mēbelēm uzmanīgāk. Dabīgā koka finierējums. Tās ir nevien vizuāli skaistas, bet varam atrast daudz dažādas funkcionālas lietas, kas palīdz mums lieliski atpūsties un būt gataviem nākošai darba dienai. Gultas pamatni veido koku līstīšu rāmis, kas kopā ar gaisu un mitrumu ideāli caurlaidīgu madraci kalpo veselīgam, mierīgam miegam.